Labdien, Dzirksteles lasītāji un skatītāji! Dzirkstele uz sarunu šoreiz ir aicinājusi Gulbenes novada domes priekšsēdētāju vietnieku Gunāru Babri, lai uzklausītu viņa redzējumu, pārliecību un nostāju par dažādiem pašvaldības darba jautājumiem. Jā, labdien, Gunār! Labdien! Labdien! Jā, tātad šajā sasaukumā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieka pienākumi ir uzticēti Malmužā dzīvojošajam Gunāram Babrim no Zaļo un Zemnieku savienības, kurš ir atvaļināts NBS pulkvežleitenants. Gunārs Babris vada attīstības un tautsaimniecības komiteju, darbojas izglītības, sporta un kultūras jautājumu komitejas sastāvā, vada medību koordinācijas komisiju, vada arī sporta komisiju, darbojas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijā, kā arī civilās aizsardzības komisijā. Kādi tad ir jūsu lielākie izaicinājumi iesot šajā amatā? Jau laiks ir kāds pagājis, lielākie izaicinājumi, ar ko esat apzinājuši, kas... Grūti tā pateikt, kas ir lielākie izaicinājumi. Izaicinājumi ir daudz, darbs ir ļoti dinamisks, daudzas lietas man, kā jūs minējāt, arī manu pagātni biju militārs cilvēks visu mūžu. Daudzas lietas man ir arī no jauna, kuras mēģinu izzināt un saprast, kā tas darbojas pie mums novadā. Bet pats lielākais izaicinājums, laikam, ir cilvēku izpratni par lietām nevis sīkumos, bet par lietām kopumā, kad katram liekas, ka tas, ko viņš domā, tas ir tikai tas pareizi, bet nevienmēr tas aptver visas sabiedrības interesi un ne katrā personīgo vajadzību apmierinot var apmierināt visu sabiedrību kopumā. Un šis, laikam, ir tas lielākais izaicinājums, kad veidot cilvēkiem izpratni par to, kā lietas notiek un kāpēc notiek tieši tā un nevis savādāk. Tieši pašvaldības darbā. Tieši pašvaldības darbā, bet tas ir darbā visu sabiedrību runājot, visa mūsu sabiedrība, cilvēki arī no ielas, viņiem liekas, kāpēc Gulbenē, jautājums, kāpēc Gulbenē neved sniegu ārā. Sniegs no pilsētas tiek izvests tur, kur tas ir nepieciešams, kur traucē satiksmi, jeb traucē satiksmes drošību, bet sniega izvešana no pilsētas ir ļoti dārga. Un ja mēs iztērēsim visu naudu uz sniega vešanu, tad nepaliks citām lietām. Bet tā izpratne cilvēkiem ir, tur citreiz veda vairāk, tagad veda mazāk. Jābūt ir elastīgiem un šīs lietas jāpieņem kopumā, ne tikai katru lietu izskatot atsevišķi, kas ir labi vai slikti. Labi. Kādi ir jūsu kā vietnieka pienākumi un ar ko tie atšķiras no domes priekšsēdētāja pienākumiem? Mēs ar priekšsēdētāju ļoti daudzus lēmumus cenšamies pieņemt kopīgi un cenšamies cik vien varam nedalīt mans, tavs, jo tas mērķis ir kopīgs. Domāt, kā attīstīt Gulbeni, kā sakārtot Gulbeni. Gulbenes novadu. Gulbenes novadu es noteikti par visu novadu, jo es pats no laukiem un visu mūžu esmu nodzīvojis laukos. Bet mēs cenšamies nedalīt, mēs mēģinām padalīt funkcijas, lai tad mēs ikdienā varētu vairāk izdarīt, bet tomēr svarīgo lēmumu pieņemšanu mēs nākam kopā, aicinam arī deputātus, arī ārpus sēdēm, ļoti bieži aicinam, diskutējam ar deputātiem, lai pēc iespējas vairāk būtu viedokļi un tad varētu atrast labākos risinājumus. Kā domes vadība ir nonākusi pie viedokļa, ka jums un domes priekšsēdētājiem vajag darba auto turēt savās mājās? Tas arī laikam tiks skatīts domes sēdē. Jā, tas tiks skatīts domes sēdē. Brīnos, ka tas netika darīts ātrāk. Kaut kad jau tika runāts, ļoti daudz ir darbības vakaros, ļoti daudz ir brīvdienās, kaut vai rītā braucu. Jā, es braucu ar savu transportu, es arī neskatos pa dienu. Sava mašīna atbraucot ir silta. Ir ērtāk iekāpt savā un izbraukt pa pilsētu, kādreiz ar savu. Bet ir arī vakaros izsaukumi, arī, kā jūs minējāt, civilās aizsardzības koordinācijā darbojos ļoti aktīvi. Un, principā, tā kā šo jomu pārzinu ļoti labi, tad priekšsēdētājs ir uzticējis arī man pieņemt steidzamos lēmumus šajos jautājumos. Un tā reaģēšana var būt jebkurā brīdī, dienu, naktī, brīvdienās. Tāpat arī tās lietas, kas ir ļoti nērtas, kad es daudz braucu, cenšos tikties ar cilvēkiem pagastos, ar iestāžu vadītājiem, ar iedzīvotājiem, tad Līzums, Lejasciems, Ranka, Tirza, tā pusē. Es aizbraucu pēcpusdienā, izrunāju ar skolas direktoru, kad stundas ir beigušās. Man māja ir blakus, bet man jādzen mašīna ir atpakaļ uz Gulbeni un jātērē viena lieka stunda šai darbībai, lai es tikai atzītu mašīnu un aizbrauktu ar savu mājās. Kad tas arī ir no šāda viedokļa, ne tikai tā ātrā reaģēšana, bet kad laiku izmantot lietderīgi, kad
Kādam jau liekas, ka, ja šo mašīnu turēs mājās, tad ar viņu brauks, un tā nav. Mašīnai ir iekšā navigācija, redz katru manu braucienu, kur es braucu, cikos es braucu. Tā kā tas nav mērķis, lai mēs medībās nebraukšu ar darba mašīnu. Skaidrs, paldies par skaidrojumu. Drīzumā pieņemsiet budžetu. Vai var teikt, ka budžets ir tā pilnībā pārunāts, izprasts un ir panākts kopsaucējs? Principā budžets ir izrunāts jau cik reizes, un visi deputāti, kas ir vēlējušies, lielākā daļa arī to ir darījuši, ir piedalījušies jau pie visām pārunām ar iestādēm. Šobrīd tāds 100% apstiprināts viņš nav, jo mēs to lemsim tuvākajās dienās, bet principā par lielām attīstības virzieniem kopsaucēji mēs esam atraduši. Par detaļām noteikti mainīsies. Arī gada garumā dzīve ievieš savas korekcijas, kad nāksim kopā, spriedīsim, varbūt kaut ko darīt savādāk. Dzīve ievieš savas korekcijas, tāpat kādreiz. Bet kas visbiežāk apgrūtina tādu vienošanos par izdevumiem, kad runājat par budžetu? Grūti pateikt, kas visvairāk apgrūtina. Apgrūtina tas, ka varbūt tas arī ir apsveicami, ka katrs par to savu jomu cīnās un grib, lai viņa joma tieši attīstās, tad pārliecināt vienas jomas pārstāvi, kad arī citai jomai vajag, tas ir laikam tas grūtākais. Izdodās? Cik izdodās, nevienmēr visi paliek priecīgi par šiem pieņemtajiem lēmumiem, bet tāpēc arī ir vadība, kam ir jāpieņem galā lēmums, lai attīstītos viss vienādi. Uzņēmējiem liekas, ka ir jābūvē mums industriālie parki. Iedzīvotājiem liekas, ka dzīvojamais fonds ir jāuzlabo. Visiem mums liekas, ka ceļi jāuzlabo. Gribam labu izglītību, gribam labu sociālo paketi un tā tālāk un tā tālāk. Visam tikai nepietiek, Visam tā kā nepietiek. Un tad ir jāatrod šis balanss, lai tad neviens netiktu aizmirsts un arī, lai kādam ir kaut kur arī jānoņem. Skaidrs. Vai šis budžets vairāk būs vērsts uz attīstību vai uz izdzīvošanu? Es negribētu teikt uz izdzīvošanu. Jā, ir ļoti grūti ar budžetu, bet ņemot vērā, cik mēs tomēr esam atvēlējuši attīstībai gan no sava budžeta, gan ļoti daudz attīstībai mēs saņemam no dažādiem projektiem, kas arī ir attīstības nauda, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Jā, varbūt viņa nav šodien iezīmēta mūsu budžetā, bet daudziem projektiem, 80% mēs saņemam atbalstu, tā arī ir attīstība. Varbūt tādi lielākie projekti? Šobrīd ceļus, kā jūs redzat, remontējam. Viesturu iela, Dzelzceļa iela, Brīvības ielu, tūlītās uzsāksim remontu. Lizuma skola remontējās, muzejs remontējās. Druvienā Muižas ēka remontējās. Ko vēl saukt, Lejas ciemu tikko pabeidz. Tā kā viss jau notiek. Tā nav, kad mēs esam apstājušies. Jā, protams, gribētos vēl un vēl, gribētos vairāk ceļus, mazās ieliņas. Šobrīd ļoti aktīvi strādājam pie Šķieneru ceļa. Esam ielikti Vidzemes prioritārajā sarakstā. Tikko arī aizgāja projekts par gājēju un velospēdu celiņa izbūvi ar visu apgaismojumu. Tā kā šis arī patreiz izskatās, ka viņš aizies tuvākajā laikā, bet ne viss ir atkarīgs arī no mums. Mēs jau cīnāmies par tām lietām, bet vai vienmēr tiek apmierināta arī mūsu vajadzība? Jo tur arī ir cilvēki, tāpat kā mēs novada iekšienē, tā viņi plāno visas Vidzemes attīstību, un tad kurā prioritātē, kuroreiz paliekam. Kādreiz arī daudz runājot, var vairāk panākt. Lai izdodas, jā. Vai paredzat arī kādas reformas? Reformām ir jābūt visu laiku. Kā mēs saskatām reformas? Ir jāvērtē, ir daudzās lietās jāvērtē, cik mēs līdzekļus tur tērējam. Piemēram, minot kādu nozari. Nezinu, kur tagad kā reformas. Tādas krasas reformas nekur noteikti nav šobrīd plānotas, bet arī tāpatās tika izveidots pirms dažiem gadiem mūsu apvienības. Arī ir jādomā mazliet, varbūt iekšienē kaut kur. Jūs domājat, tās pagastu pārvalžu apvienības? Jā, pagastu pārvalžu apvienības. Tikko izveidojām, pamainījām pilsētā, izveidojām saimniecisko pārvaldi. Tāda ir doma nākotnē arī pie teritoriju uzkopšanām, sakārtošanām, kaut kādas iestāžu sakopšanas teritoriju noteikti atdosim pilsētas saimnieciskai pārvaldei. Ir doma patreiz vērtējam, bet
Tas jau nav tā tik vienkārši uz papīra uzlikām, atdevām un viss notiek. Ir jāizvērtē visi par un pret, gan ekonomiskie, gan cilvēciskie faktori, kā tas notiks, lai neviena joma neapstātos un mēs pēc iespējas lētāk to izdarītu. Jo, ja mēs sadrumstalojam šādas saimnieciskās lietas, tas jau nav tikai tas cilvēks, kas skop teritoriju. Viņam ir vajadzīgs inventārs, viņam ir vajadzīgas tehniskas lietas, zāles pļāvēji, sniega tīrīšanas tehnika. Un vispārējais, tā tehnika arī ir jāuztur. Un ja tehnika netiek noslogota pilnībā, tad viņa ir nelietderīga. Ja viņš ir centralizēti salikts pilsētas saimnieciskajā pārvaldē un savukārt pagastu apvienību vadītāji menedžē starp pagastiem, tad mums vajag mazāk tehniku un viņa tiek lietderīgāk izmantota. Šādas lietas noteikti rēķināsim nākotnē, kur mēs varam nevis nopelnīt, bet kur mēs varam ietaupīt. Protams, ir jādomā arī, kur nopelnīt naudu pašvaldībai, kur ņemt naudu, bet jādomā arī, kā lietderīgāk iztērēt tos līdzekļus, kas mums ir, lai paliktu šī nauda citām lietām. Bet daudzas pozīcijas laukos jau tagad ir samazinātas. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Kā ar samērību? Pilsēta, lauki? Man būtu jājautā par kādām lietām. Pozīcijas, piemēram, tās pašas skolas. Pagastu pārvalžu apvienības, ko tikko minējāt, ir tās pozīcijas laukos samazinātas. Kā jūs pats uz to raugāties? Es teikšu tā, es varbūt sākšu ar skolotājs 1. klasi, pabeidzu Malmežas pamatskolā. Pēc tam tika skola likvidēta. Ļoti daudz cilvēki kliedza par to, cik atceros. Es biju maziņš vēl 1. klasīti, bet zinu, ka skandāls bija liels. Bet ja skolā bija 2 skolotāji un nākamajā klasē bija paredzēts 1 bērns, jau tā 3-gadīgajā skolā un 1. klasē 1 bērns. Tur bija 3-gadīgā skola. Tur bija 3-gadīgā skola. Šobrīd arī par citām skolām, zinu, savā laikā bija ļoti daudz pretenziju par Lizumas skolas, par vidusskolas apturēšanu. Viņa jau netika nolikvidēta, viņa tika uz laiku apturēta. Es kā reiz tanī laikā strādāju Lizumas skolā, tad nākamajā gadā bija paredzēti 2 bērni uz vidusskolas klasi. Uz vienu nevis uz vidusskolas posmu, bet uz vienu klasi. Jā, uz vienu klasi. Šīs ir tās lietas, kur dzīve ievieš pati savas korekcijas. Mēs jau visi zinām, ka demografiskais stāvoklis mums nav labs valstī, paliek bērnu mazāk. Pagājuši gadu piedzima, laikam, 100 bērni Gulbenes novadā. Tad mums ir jārēķina, mums ir 6 skolas un jāsadala 100 bērni uz 6 skolām, uz 6 klasēm. Tad cik kurā klasē sanāk šie bērni. Un tā arī ir tā lieta, kad nevis kādam gribās nolikvidēt skolu, vai bērnu dārzu, bet ja dzīve noved līdz tam, ka tur nav bērnu, šobrīd mums ir 1 bērnu dārzs dienas kārtībā uz jautājumu, par kuru spriež, ko un kā darīt labāk, kur ir, principā, ikdienā 5-6 bērni. Tas ir laukos, bērnu dārzs, kur tik maz, kurš tagad ir dienas kārtībā jums? Jā, un savukārt uz šo bērnu dārzu arī tiek vesti bērni. Tad kādreiz varbūt arī bērniem ir labāk. Šīs lietas ir jāvērtē, kā būs labāk, vai ne tikai nauda to nosaka, arī šis cilvēciskais faktors, kur bērniem būs labāk, vai tad, kad viņi augs ar citiem bērniem kopā un attīstīsies ar citiem bērniem kopā, vai viņi būs tikai savā šaurā grupiņā un pēc tam iemesti lielajā skolā, tad viņiem būs ļoti grūti pierast. Tās ir visas lietas, kas ir jāņem vērā pie vērtēšanas. Protams, kaut kāda sabiedrības daļa paliek vienmēr neapmierināta un varbūt arī ne tik daudz neapmierināta, kā mēs esam pieraduši par visu kliegt, neizvērtējot šīs lietas līdz galam. Bet tāpēc ir jārunā ar sabiedrību, jādzird visu viedoklis un jāskaidro sabiedrībai, kāpēc ir jāpieņem šādi lēmumi. Tā skaidrošana sabiedrībai, es domāju, tā kā tikšanos klātienē, rīkot tikšanās klātienē, pirms kaut kādu lēmumu svarīgu pieņemšanas. Jā, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēki arī saņem informāciju dažādu. Kad parunā, kad kāds, kurš jūtās aizskarts šī jautājumā, viņš mēģina šo informāciju vēl sagrozīt un sabiedrībai iedod savādākā izskatā, tāpēc labāk ir braukt pašiem uz vietas, runāt. Nesen atpakaļ arī Dzirkstele piedalījās Viestura ielā, kur arī bija liels tracis, bet tiekoties ar cilvēkiem izrunājām, un šobrīd jau daudz ir nākuši atpakaļ, viņi priecājās par Jūs domājat to šķūnīšu jautājumu, jā, tieši? Un daudz priecājās, ka šo teritoriju beidzot sakops, bet, lai sakoptu teritoriju, tieši šķūnīši tur nevar palikt.
Un patreiz meklējam risinājumu arī par šīs teritorijas tālāku izmantošanu. Vai tie būs mazdārziņi, vai tur vēlēsies cilvēki mājas būvēt, vai vienkārši atdosim zemniekam, lai pļauj zāli. Kāds būs pieprasījums, kāda būs cilvēku vēlme. Un bieži vien tas pirmais posms ir ļoti sarežģīts un informāciju saņemot ir ļoti liela pretestība, bet tad, kad ar cilvēkiem izrunā, mēs nonākam pie laba kopsaucēja un visi dzīvo laimīgi tālāk. Tā mūsu tieksme sākt kliegt, neiedziļinoties lietās, tāda ir mūsu sabiedrība šodien. Skaidrs, labi, paldies. Ņemot vērā jūsu darbu civilajā komisijā, kā pašvaldība gatavojas un reaģē uz nestabilitāti pasaulē? Kādi konkrēti pasākumi tiek īstenoti, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību? Es gribētu precēt civilās aizsardzības. Civilās aizsardzības. Civilās aizsardzības komisija, jā. Mēs ļoti daudz pie tā strādājam, jo mana darba pieredze ir saistīta ar militāru lietu, un arī armijā ļoti daudz par šo tiek runāts pie operāciju plānošanām, kur tiek ņemts vērā arī civilais sektors. Esmu pats arī beidzis militāru apmācību par sadarbību ar civilo sektoru, un pat misijā bijis 6 mēnešus, kur nodarbojos ar šādām lietām tieši krīzes rajonā. Tā kā pieredze ir par to, arī ļoti daudz šobrīd tiek organizēti dažādi semināri, kur braucu, piedalos reģionālajos un Vislatvijas semināros un diskusijās par to, kā mums ir jāattīsta un ar ko ir jāsāk un kas ir pirmajām kārtām. Un kas ir pirmajām kārtām? Pirmajām kārtām mums ir jāsaprot rīcības plāni, kā mēs kurā situācijā rēģēsim, kā mums ir jāizspēlē. Principā uz papīra ir jāizspēlē jebkura situācija, ko mēs saskatām, kādi var būt draudi, kaut vai plūdi, varbūt gulbenē mazplūdi, bet ja gulbenē sākās plūdi vai bija kādus 20 gadus atpakaļ janvārī vētra, kad palika 3/3 Latvijas gandrīz bez elektrības, tad kā mēs šādā situācijā rīkojamies, ko mēs varam darīt, kas mums ir jādara, kā mēs varam palīdzēt, un tad mums tālāk jāplāno, kādu resursu vajag, lai mēs šos uzdevumus izpildītu. Šie rīcības plāni tā kā jau ir izstrādāti, kā mēs, teiksim, militāra apdraudējuma gadījumā, kas notiks, kā būs jārīkojas, ko darīs pašvaldība, ko darīs dienesti, kas ar iedzīvotājiem. Diemžēl līdz galam izstrādāti viņa nav. Pie tā mēs strādājam, jo daudzus gadus mums valstī nepievērsa lielu vērību šiem jautājumiem. Bet šobrīd šis jautājums ir ļoti aktuāls, un reizēm pat liekas, ka ir jau pa daudz, kad mēs tikai veltam savus spēkus tam, bet tas ir pareizi, jo cilvēku drošība ir pirmajā vietā. Šobrīd sabiedrībā, ko mēs zinām, ka mums ir patvērtnes, kur visiem, kā no pašvaldības arī bija izskanējis, vietu nepietiek visiem, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu. Tāds bija seminārā publiskā izskanējis, ka visiem vietu nebūs. Pirms gada, man liekas, tas bija kultūras centrā vai apmēram tā. Tad mēs zinām, ka mums ir tās patvērtnes, laikam apzīmētas tagad ar to zīmīti. Vairāk iedzīvotāji daudz nezinu. Es jau pasmēju. Es arī esmu Gulbenes iedzīvotājs. Vai jūs redziet manu lomu patvērtnē slēpties? Tāpēc jau noteikti nebūšu grib patvērtnē. Mums ir daudzas funkcijas, kuras mēs veiksim. Jūs nebūsiet, bet ir ģimenes ar maziem bērniem. Tad mēs zināsim kaut ko vairāk. Vairāk zinās tad cilvēki, kad sāks nākt uz lekcijām. Un kad būs šīs lekcijas? Šīs lekcijas jau 5 ir notikušas Gulbenē, un tā apmeklētība nav ļoti aktīva. Pagājušajā nedēļā mēģināja visos sociālajos tīklos reklamēt, kad var nākt un uzzināt par 72 stundu somu, par rīcību, ko ir jādara, kam ir jābūt cilvēkam gatavam, kā es visā gatavot šīm lietām. Es lasu pats šīs lekcijas un gatavoju cilvēku, kas man arī varēs aizstāt, lai vēl plašāk aptvertu. Acīm redzot, varbūt visi nedzīvo sociālajos tīklos, vēl plašāk jāreklamē, jāpieklauvē pie tiem, jāsaklauvē viņi. Mēģinam dažādos, bet mums ir tieksme. Labi, kad būs nākamā lekcija? Kad nākamais seminārs vismaz plānojās? Šobrīd datumu nevaru pateikt. Šobrīd nākamais ir domā Gulbenes vidusskolā ar bērniem un skolotājiem runāt. Tā atsevišķi tādai mērķa auditorija. Jā, tādai mērķa auditorija, kad arī ar skolotājiem jau ir bijušas man 2 reizes šādas tikšanās. Tad, kad skolotājiem ir semināri, tad arī tieku pieaicināts un pastāstu skolotājiem, jo principā jau skolā skolotājs būs tas, kas organizēs bērnu
glābšanu. Nu, piemēram, jā. Ir labi, ja bērni arī paši zina, kā rīkoties arī ugunsgrēku gadījumā, bet principā to jāorganizē ar skolotājiem, un skolotājiem ir jābūt zinošākam. Tad nākamais tā lekcija vai seminārs tātad plānojas skolā, Gulbenes novada vidusskolā, kopā ar skolēniem un pedagogiem. Šobrīd ir doma vidusskolā, bet tas nenozīmē, ka nenotiks arī citur. Ja iedzīvotāji paši jautās, noteikti braukšu, bet, kā jau teicu, tā apmeklētība nav ļoti liela. Man gan pēdējā lekcijā izdevās tur apzvanot pazīstamus un visiem iesaistoties sanāca, laikam, 26 vai 27 klausītāji. Tas jau ir labs skaitlis. Arī labs, jā. Tas jau ir labs skaitlis, bet mums, kā jau teicu, cilvēki saka, mēs nezinām, bet klausīties nenāk. Labi, paldies. Tālāk, vadot attīstības un tautsaimniecības komiteju. Kā jūs vērtējat pašvaldības iespējas atbalstīt uzņēmējus un veicināt jaunu darba vietu rašanos mūsu reģionā? Un kā ar investīciju piesaisti pie reizes? Jā, šis ir ļoti smags jautājums. Mēs uzskatām, ka ir mums jāturpina tādā pašā, kā esam uzsākuši. Veicam ļoti daudz sarunas arī ar investoriem, kas varētu nākt iekšā. Bet ņemot vērā mūsu geogrāfisko atrašanās vietu, ļoti liels atbalsts nav. Tāpēc mēģinam arī ar mazākiem uzņēmējiem un investoriem runāt. Bet es domāju, ka šobrīd mums ir ļoti pozitīvas iezīmes vairākās virsienos. Kaut vai ir interese Gulbenē par tirzniecības centra būvniecību. Jā. Šobrīd arī strādājam, jau ir atrasta vieta un taisam teritorijas detālu plānojumu. To lokālu plānojumu, lai varētu sludināt konkursu, kurš tad nāks iekšā. Vēl viens uzņēmējs, kas ir šeit uz vietas, grib paplašināt savu veikalu. Ir vēl viens apģērbu tirgotājs izteicis interesi par telpām. Jauki. Tā kā patreiz piedāvājam, ko varam piedāvāt arī, teiksim, no šāda tirzniecības, kas cilvēkiem interesēs. Protams, domājam arī par sporta atpūtas iespējām, kad, lai nāktu vairāk privātais sektors, protams, pašvaldība arī paši atbalsta, bet lai nāktu arī vairāk privātais sektors iekšā, kad nodarbotos tas ar gan biznesa iespēju, gan cilvēki saņem šo pakalpojumu. Un, patreiz tiek plānots arī vēl viens industriālais parks, jo ir interese par paplašināšanos uzņēmējiem, kas ir šobrīd izmanto šo pakalpojumu. Viņš grib paplašināties. Bija pagājušajā nedēļā tikšanās, runājam, ka tā nav, kad stāv uz vietas. Protams, mums vēl ir, lai attīstītos arī industrijā, mums ir jādomā arī par dzīvojamo fondu. Jā. Jo cilvēkiem jau trūkst arī, kur dzīvot. Dotajā brīdī tiek plānotas 2 mājas. Katra ar 48 dzīvokļiem. Ja šīs mājas to, kā uzbūvēsim, aizpildīsies ar cilvēkiem, tad... Kurā vietā? Nākotnes ielā. Tanī rajonā. Tur arī viens veikals grib paplašināties. Tur arī šobrīd plānojam pie BMX trases attīstīt visu šo teritoriju kā atpūtas zonu. Jā, viņa netiks uzbūvēta vienā gadā, mums tādu līdzekļu nav. Tāpēc taisam šobrīd skiču projektu, lai saprastu, kā visu šo teritoriju attīstīt, lai nebūtu tā, ka kaut ko bija jādara savādāk un tagad vairs nevaram iet uz priekšu, tāpēc izplānosim visu teritoriju un soli pa solim pēc iespējām, cik būs naudiņas, attīstīsim, lai cilvēkiem ne tikai kur strādāt, ne tikai kur dzīvot, bet arī kur atpūsties un kur iepirkties. Lai izdodās, jā. Ko varēsim, to izdarīsim. Jā, jūs vadat arī sporta komisiju, nedaudz par sportu. Kādas ir pašvaldības prioritātes sporta jomā? Jo zināms, ka šajā nozarē rīvēšanās vismaz ir bijusi, nezinu, kā šobrīd varbūt arī, bet jā, sportā prioritātes. Nezinu, vai to var nosaukt par rīvēšanos. Sports jau pats par sevi ir jābūt konkurencei. Un pats visu mūžu sportojis un sportu atbalstu un gribu, lai ir. Jā, mēs zinām, ka Gulbenes buki, teiksim... Ir prioritāte, viena no prioritātēm. Viena no prioritātēm, jo tā ir arī mūsu atpazīstamība Gulbenes. Un ja mēs aizējam uz buku spēli un redzam, ka tur ir pilnas tribīnes ar skatītājiem, tad, tas rada arī cilvēkiem prieku. Ne tikai buki iegūst savu vietu rangā, bet arī cilvēkiem ir prieks no šīm spēlēm. Tā kā tas ir arī savstarpēji saistīts. Redziet, Ranka tagad attīsta slēpošanu ļoti aktīvi.
Arī šīs brīvdienas būs sacensības. Diezgan pārstāvētas šīs sacensības plānojas. Rallijas Sarma, kur varbūt nav tik daudz gulbenes sportisti un nevaram mēs jauniešus piesaistīt, jo šis ir tehniskais sporta veids, bet arī brauc no visas Latvijas cilvēki un ir populārs kļuvis. Un arī pašvaldība šogad aktīvi iesaistās Sarmas reklamēšanā, lai brauktu cilvēki. Par prioritātēm runājot, noteikti jaunieši ir mūsu prioritāte. Jūs domājat tā kā sporta skolu? Ar sporta skolu un arī pulciņi, kas ir ārpus sporta skolas, kas nav iekļauti varbūt profesionālā sporta programmās, bet lai bērniem būtu, kur nodarboties vakaros. Piemēram, kādus BMX? BMX arī šobrīd tiek iekļauts jau sporta skolas sastāvā. Jā, tā kā ir doma, kad attīstīsies arī tālāk. Ir arī nepopulārāki sporta veidi. Es pats nodarbojos ar šaušanas sportu, arī popularizēju, reklamēju. Gulbenē nav ļoti pārstāvēts, bet Latvijā tieši tautas sporta sadaļa paliek ļoti populāra. Paliek populāra arī tāpēc, ka mūsu sportisti pasaulē sāk ieņemt daudz godalgotas vietas. Līdz ar to tiek popularizēts sporta veids, un viņš kļūst populārāks arī amatieru līmenī. Domāju, ka arī Gulbenē attīstīsies tāpat šautuves. Mums ir entuziasti, ir Lejas ciemā šauju un vēl šauju. Tā kā, nezinu, kurš ir tas prioritārais. Volejbols mums ļoti attīstās uz doto brīdi. Mums arī tūlītās ceturtdien brauc mūsu pasaules populārākā pludmales volejboliste treniņu vadīt Gulbenē. Mums Strombergs bija atbraucis BMX treniņu vadīt. Tā kā visas šīs lietas, sports ir... Galvenais, lai visam finansējuma pietiek, lai visi apmierināti. Ar to finansējumu ir tā, ka, protams, katram gribās saņemt un katram gribās vairāk saņemt, bet ļoti daudzas lietas jau var izdarīt arī nesaņemot naudu. Brīvprātībā. Ļoti daudz ko var izdarīt. Un tur, kur mēs runājam par lokālu patriotismu, noteikti ir cilvēki, kas pārzina šos sporta veidus un var arī sabiedriskā kārtā kaut ko izdarīt. Un arī ļoti daudzi to dara. Tikai tos mēs mazāk redzam, jo viņi klusiņām dara savu darbu un skaļi apkārt nebļauj par to, ko viņi dara. Bet kā jums pašam šķiet, kā jūsu pašvaldības darbu novērtē cilvēki? Jāprasa laikam cilvēkiem, kā viņi novērtē mūsu darbu. Mums vēl ir grūti bijis parādīt. Šobrīd ir pagājuši vairāk kā 6 mēneši, 7 pat vēl nav, kopš mēs esam amatā. Grūti jau ir parādīt uzreiz tādas taustāmās lietas, bet es domāju, ka cilvēki ir pamanījuši, ka pilsēta lēnām sāk sakopties. Tas ir viens no prioritāriem jautājumiem, kad sakopt gan pilsētu, gan pagastus, kad mums ir jātiek galā ar tiem, kas nekopj savus īpašumus. Cīnāmies, mēģinam. Kā sabiedrība to vērtē dažādi. Vieni ir, kas novērtē ļoti pozitīvi, otri, kuri tiek tieši skarti, kuriem ir jākop viņi ļoti negatīvi, kad pret viņiem tiek pieņemtas arī sankcijas. Bet mēs visi gribam, lai Gulbenē tiktu atzīmēt ar sakoptu pilsētas statusu, nevis uz turieni labāk nebrauciet. Un arī, ja runājam par uzņēmēju darbības attīstību, tad jebkuram investoram, kas nāk no ārienes, noteikti pievilcīgāka būs sakopta vide biznesa attīstībai, nevis tur jau nekā nav, ko tur darīt. Arī cilvēkiem, lai nāktu dzīvot, ja viņi atrod darbu, ja viņiem būs laba sakopta māja, kur dzīvot, un viņi vēl saskatīs apkārt drošu un sakoptu vidi, tad nāks uz Gulbeni cilvēki. Un varbūt izdosies panākt, vismaz lai nekrītās mums novadā skaits, ja arī tas pieaugums nebūs, vismaz lai nekrītās. Lai brauc atpakaļ cilvēki uz Gulbeni un meklē šeit darbu un dzīvošanu. Jā. Un jūsu vērtīgākā pieredze no iepriekšējām darba pieredzēm, kas ir liederīga pašvaldības darbā? Kas jums tiešām lieti nodara? Laikam visvērtīgākais, ko es varētu nosaukt, tas ir strukturēta darbība. Strukturēta tālredzīga darbība, kā arī minēju ap BMX teritoriju, arī par visām pārējām lietām. Arī Viesturiela var tagad pieminēt un daudzas citas lietas, kad mums ir jāredz soli uz priekšu.
Mēs darām labu lietu, mēs izdarām skaistu lietu, un pēc tam konstatējam, ka vajadzēja darīt savādāk, jo mēs neesam kopumā skatījuši uz, kā mēs nonāksim līdz gala mērķim. Arī darba pienākumu sadales, varbūt kaut kur kolēģi bieži nesaprot, man esmu pieradis strādāt ļoti stingri noteiktā struktūrā un strukturētām pienākumu sadalē. Un šīs ir tās lietas, kas sākumā liekas varbūt sarežģīti un nevajadzīgi. Tiem apkārtējiem, Jā, bet ar laiku cilvēki saprot, ka tas palīdz strādāt, tas palīdz sakārtot savu darba vidi, savus darba pienākumus arī pašam. Jā, kas ne tikai disciplinē, bet ir vieglāk strādāt ar to, kad es plānoju, ko es darīšu rīt, nevis kā es novērsīšu to, ko neizdarīju vakar. Ir vieglāk, jo vienmēr to, kur radušās ir problēmas, ir grūtāk izpildīt nekā mērķtiecīgi uz priekšu strādājot. Skaidrs. Paldies par sarunu. Paldies jums par sarunu, un uz tikšanos nākamajās reizēs. Paldies visiem, kas klausījās, un centīsimies izdarīt to, ko es solu. Jā, labi.